Nu ja, puišu meitenes jautājums šodien, Jelgavā cilvēki iet bojā, cilvēki mirst. Arī šajā nedēļā nomira ļoti daudzi, vai ne, puišu meitenes? Mēs zinām, mēs saprotam, mēs redzam, ka nāve ir reāla. Pareizi, tā kā nāve ir reāla, tā arī dzīve ir reāla. Nāve un dzīve, jeb dzīvība, ja? Paši jūs redziet, ir karš Ukrainā, piemēram, vai ne? Ukrainā katru dienu kādu nošauj. Tā tad ir nāve, vai ne? Puišu meitenes mēs redzam, nu jā, nāve un dzīve ir reālas abas. Un Bībele mums māca to, ka ja mēs nepasludinām Kristu, un tā rezultātā cilvēki neatgriežās no grēkiem un nomirst, vai ne? Visi cilvēki, kas bez Jēzus nomirst, atstāja šo zemi, viņiem vairs nav iespēja atgriezties, pareizi, vai ne? Bībele saka, ja kāds ir nomiris bez Jēzus, nu tauta Latvijā, cik tad šonedēļ, cik ta Pentakosta izglāba? Varētu tagad Dievam uzdot labu atskaitīti, teiksim, izglābām 200 jelgavniekus vai 250. Jautājums morgos, plaukti pārpildīti, zārki pietrūkst, jā, galdniecības nespēj ražot zārkus, viņiem pietrūkst dēļi un naglas, grēcinieki mirst kā mušas. Tauta Latvijā, grēcinieki mirst kā utis, kā mušas, vai ne? A, ko mēs ticīgie darām, vai mēs ejam glābjam? Jā, jautājums ir, vai mēs ejam, vai mēs glābjam. Cik tad šajā nedēļā Pentakosta izglāba? Ko? Cik dvēseles? Nu, mazā atskaitīte. Kontroli jautājums, vai ne? Cik dvēseles Pentakosta šodien izglāba šajā nedēļā? Pagāja nedēļa. Jā, nu, varbūt ne šajā nedēļā. Cik tad jūs izglābāt vēl vienu nedēļu iepriekš? Pareizi, puišu meitenes. Mēs sanākam kopā, mēs spēlējam baznīcas, vai ne? Jā, mēs spēlējam, mēs uzspēlējam, māja ir, klavieres ir, ģitāras ir, a kāpēc neuztrinkšķināt, pareizi? Nu jā, un balsis ir, un kāpēc nepadziedāt, vai ne? Un pakaļkājas ir, kāpēc nepalēkāt, pilnīgi pareizi, puiši un meitenes. Nu jā, parādiet, kur tad te mums ir Kristus draudze, jo Kristus ir teicis, ejiet, meklējiet un glābiet. Ejiet, meklējiet un glābiet. Ja, šādas lietas Jēzus darīja. Viņš gāja, viņš meklēja grēciniekus un viņš glāba grēciniekus. Tauta Latvijā, vai ne? Puiši meitenes, piekrītiet? Jā, ja šī ir Jēzus draudze, tad uzdevums ir iet un glābt Jelgavu. Uzdevums ir ne tikai Jelgavu. Jēzus ir teicis arī par Jūdeju un Samariju un līdz pašam pasaules galam, līdz pašai pasaules malai, vai ne? Nu jā, bērniņi, tā viņš ir, jā, debes tēvs grib izglābt visus. Bērniņi, jā, Jēzus grib, lai visus grēciniekus, onkoļi un tantes, tēti un mammas, lai iet un izglābi. Jā, visiem grēciniekiem ir jāpasludina vēsts, vai ne? No Bībeles, ko sauc par evaņģēliju, jā, puišu meitenes, jā. Dievs grib, lai visi izglābtos. Nu jā, Dievs grib. Caur mūsu mutēm, lai mēs pasludinām evaņģēliju, vai ne, tauta Latvijā, nu jā, lai mēs ejam glābjam, piekrītiet, nu jā, kādu bībeli jūs lasiet, tajā bībelē ir rakstīts ejiet un glābiet, nu jā, puiši un meitenes Latvijā. Šajā dienā, bet labāk mēs atnāksim, uzspēlēsim, vai ne? Pareizi, uzspēlēsim spēlītes, vieglāk ir uzspēlēt tādu spēli, kā spēlēsim baznīcu, vai ne? Uzspēlēsim baznīcās, a kāpēc nē? A kāpēc nē? Kāpēc nepaliekuļot? Kāpēc nepatēlot? A kāpēc nē? Puiši meitenes. Tas ir tik vienkārši, skatieties, vai ne? Paliekuļot, patēlot, tas ir ļoti vienkārši, tas neko nemaksā. Saprotiet, zēnu meitenes? Tēlot, spēlēt, liekuļot, tas neko nemaksā, tas ir viegli izdarāms, vai ne? Piekrītiet? Tā kā puišu meitenes, bet iet glābt, iet sludināt, iet darīt Dieva darbu, jā, patiešo. Dievs tā ir radījis. Ja kāds grib kļūt par viņa mācekli, Jēzus mācekli, jā, tad Dievs ir iedevis uzdevumu iet un sludināt, lai cilvēki tiktu izglābti. Jo Bībele saka, grēcinieki var izglābties tikai tad, ja ir dzirdējuši vārdu, vai ne? Bībele saka, ir jādzird vārds, jo vārds nes ticību. Pareizi, ticība rodās no sludināšanas, ja, jeb no vārda dzirdēšanas, piekrītiet.
puišu meitenes, ja kāds var vārdu aiziet pateikt, tad kāds var dzirdēt un var izglābties, vai ne? Bībele vienkārši paskaidro, bet ja neviens ticīgais neiet, nesludina par elli, nāvi, ja? Ticīgie, jūs šodien kādam Jelgavā pateicāt par grēku, kas ved uz nāvi un nomirstot cilvēks nokļūst ellē, puišu meitenes. Skarbā patiesība grēciniekam ir jādzird, ka viņš ir grēcinieks, ka viņš ir pagalam, ka viņš mirst savos grēkos un ka viņš iet uz elli un ka viņš mirst, vai ne? Un tad viņam beigās vajag pateikt, kad Jēzus tevi var izglābt. Jā, mums ir grēciniekiem jāpasaka, ka viņš ir slims ar vēzi, tāpat kā dakteris, vai ne? Mums ir grēciniekam nevis pusi jāsaka, bet mums ir jāpasaka grēciniekam, ka viņš ir nomiris savos grēkos, vai ne? Un ja viņš šonakt nomirst, ja kāds Jelgavā šodien nomirst bez Jēzus, viņš ir ellē, pareizi, nu jā, āmen, a Dievs saka ticīgie aizejiet pasakiet, jo tas, kas dzirdēs vārdu no jums, var izglābties, bet ja ticīgie vārdu nepasaka, neviens nevar izglābties, jā, puišu meitenes ticīgajiem ir jārunā. Ja jūs esiet Jēzus mācekļi, tad jums ir jārunā uz grēciniekiem, pareizi, vai ne? Nu jā, Bībele saka, ir jāpasludina evaņģēlijs visai radībai. Puišu meitenes, re, kur mums ir putni, jā? Kas tie tādi pa putniem, re? Šitiem arī ir jāpasaka, vai ne? Labā vēsts. Jo Bībelē teikts, seitvari, krieviski, jā, visai radībai. Reku putni mums ir visiem Pentekosti. Pentekosti, kad jūs iesiet ielās un glābsiet? Nu, iedodiet padomu, kad jūsu vadonis beidzot jūs vedīs ārā ielās. Jā, jums ir aiz kancelēm vadonis vai pat vairāki vadoņi, jā. Jums jau, ja būtu Jēzus jūsu vadonis, jūs to ietu un darītu, vai ne? Bet tā kā jums ir savs vadonis vai vairāki šeit vadonīši, vai ne? Puišu meitenes, tad jūs sekojiet viņiem, jūs esiet Ozolinkēviču adepti. Jā, tauta Latvijā, jūs esiet Ozolinkēviču adepti. Tā viņš ir. Nu, diemžēl. Nu jā, jūs neesiet Jēzus mācekļi, puišu meitenes Latvijā, vai ne? Jums ir jāsaprot, puišu meitenes, Jelgava mirst. Šobrīd arī, piemēram, dievkalpojumu laikā, ja, būs 2 stundas dievkalpojums. Saprotiet, ka šajās 2 stundās arī cilvēki mirst, puišu meitenes. Šajās 2 stundās arī Jelgavā ir nāve, vai ne? Uz šīs grēcīgās zemes ir nāve 24/7. Puišu meitenes, atļaušos jums atgādināt visiem, vai ne? Atļaušos, uzdrošināšos atgādināt, kad nāve ir visapkārt. Ja, cilvēki ir mirstīgi kopš ēdenes dārza. Ja. Tauta Latvijā, grēcinieki Jelgavā mirst bez Jēzus, vai ne? Un ja mēs grēciniekiem nepasludinām labo vēsti, vai ne, mums ir grēciniekiem jāpasaka, lai viņi varētu izglābties, jo Bībele saka, ticība rodās no sludināšanas, pareizi, jaunie cilvēki. Bībelē tā ir teikts, un ja jūs nepasludināsiet grēciniekiem, viņi neatgriezīsies un grēcinieki būs ellē. Un tad kāda Pentekostu draudze jūs būsiet? Pareizi, nebūsiet. No jā, puišu meitenes, mēs neesam tad draudze, mēs spēlējam. Uzspēlēsim spēli Jelgavas Bābeles draudze, Asaru ielā 8, vai kā bija adrese, ja? Nu redziet, mēs spēlējam draudzes. Mums ļoti labi sanāk, puišu meitenes, tikai neskapēc pagriežoties apkārt, mēs redzam, ka Jelgava, pilsēta, kurā jūs visi dzīvojiet, jums ir napļevaķi. Ja, krieviski tas saucās pļevaķi, ja pļeval na narod, ja? Jo savādāk to nosaukt nevar. Tauta Latvijā, nu redziet, šajā nedēļā bija jāglāb pažudušie Jelgavā, morgi pilni, zārkus nespēja ražot galdniecības, vai ne? Visi grēcinieki, kas nomira Jelgavā, guļ morgā bez Kristus, jā, viņi visi ir ellē. Atļaušos jums atgādināt, ko raksti saka, ja kāds cilvēks nomira bez Jēzus, un Jelgavā nomira šonedēļ vairāki 100 cilvēki. Pareiz, puiši meitenes? Jā, šajā nedēļā Jelgavā nomira vairāki 100. Nu, statistika morgā, viss ir pieejams, jā. Un mēs varam redzēt, ka Jelgavā morgs pilns, nerunājot par citām pilsētām, bet šobrīd es esmu šeit, jā, Jelgavā, un runājam mēs par Jelgavu, par situāciju Jelgavā. Puišu meitenes, jā, nu, šajā nedēļā
morgi pilni pārpildīti, kapos, kapu rakcējiem tek sviedri, vai ne? Jūs saprotiet? Es jums teikšu tā, kaprači, ja? Kaprači šajā nedēļā, klausieties, kaprači kapos bija aktīvāki nekā ticīgie Jelgavā. Varam saderēt, puišu meitenes. Puišu meitenes varam saderēt, ja? Varam saderēt, ka Jelgavā kaprači šajā nedēļā bija aktīvāki, viņiem bija vairāk darba, ja? Kapus raka vairāk nekā tika izglābtas dvēceles. Šajā nedēļā ticīgie staigāja, spēlēja, baznīcas spēlēja mājās ticīgos, jā, puišu meitenes, nu jau mēs esam pietiekoši lieli, mani 56 gadi jau, un es zinu, kā mēs mākam uzspēlēt, vai ne? Nu jā, puišu meitenes, tā kā tāds ir jautājums, nu jā, šajā nedēļā, jā, vai šajā nedēļā mēs pasludinājām grēciniekiem, puišu meitenes. Nu jā, tā kā mēs zinām, ja grēcinieki nomirst, jā, ja grēcinieki nomirst bez Jēzus, Bībele saka, ka viņi ir ellē. Puišu meitenes, galvenākā jautājuma nav galvenākā jautājuma. Pats svarīgākais Jēzum ir, jā, Jēzum ir pats svarīgākais, vai tiek glābti cilvēki, jā, vai tiek sludināts viņa vārds grēciniekiem, un tā rezultātā var cilvēki izglābties. Tikai evaņģēlijs, ja, par grēku, par elli, par nāvi cilvēkiem ir jāsaka, ja, lai viņiem liktu aizdomāties. Un tad viņiem pateikt, ka cerība ir Jēzus, ja, bet grēciniekiem ir jādzird par elli, nāvi un grēku. Ja, puišu meitenes, nu redziet kā. Šajā vietā mēs paspēlējam, uzspēlējam, pēc tam aizejam mājās veselu nedēļu, vai ne, un grēciniekiem nesludinam. Un mums ir labi, un mēs ievelkam ķeksīti, vai ne, jo mēs bijām svētdien baznīcā, uzspēlējām baznīciņas, vai ne? Nu jā, puišu meitenes, jā, mēs uzspēlējam, un tad ejam mājās, spēlējam nedēļu tur, un atnākam nākošu svētdienu atkal paspēlēt, vai ne? Nu jā, un tā visa dzīve mums tā kā tāds bowlings ir, bowlings, puišu meitenes. Jā, Latvijā tā viņš ir. Jā, redziet, kā spēlētāji brauc, tas ir gandrīz kā komanda. Nu jā, tā kā pie futbola stadiona. Nu jā, puišu meitenes, Jelgava mirst bez Jēzus, vai ne? Vai mēs sludinam evaņģēliju Jelgavā? Jelgavā ir jāsludina evaņģēlijs. Ja jūs esiet ticīgie Kristus sekotāji, jā, ja jūs esiet Kristus mācekļi, puišu meitenes, Jelgava mirst bez Jēzus, Jelgavai nevajag maizi, bet Jelgavai vajag evaņģēliju, pareizi. Maizi nevajag, Bībele saka, kad maizi nevajag cilvēkiem, nu jā. Cilvēkiem ir jāizglābjās, mums ir jāiet pasludināt, puišu meitenes. Jā, tagad jums ir jāpaklausās tas, ko jūs neesiet pa nedēļu darījuši, jā, tautieši Latvijā. Jelgavā šajā nedēļā nomira vairāki 10 cilvēki bez Jēzus un aizgāja uz elli, vai ne? Jā, jo ja kāds nomirst bez Kristus, pareiz Bībele saka, meitenes, tā taču ir, vai ne? Mēs lasām, ka glābšana, ja pestīšana ir tikai Jēzu Kristu, vai ne? Un mēs varam izglābties ticībā, puišu meitenes. Un ja jūs nevienam nepasludiniet, pareizi, Bībelē teikts tā, ka ticība rodās no sludināšanas, vai ne? No vārda dzirdēšanas. Un ja šajā nedēļā mēs nepasludinājām un grēcinieki nomira, puišu meitenes, vai ne? Es cenšos tīro evaņģēliju no Bībelītes latviski, nu jā, puišu meitenes, nu jā, redziet, kā viņš ir. Tāpēc šajā nedēļā mēs spēlējām mājās 6-7 dienas, atnākam atkal, paspēlējam, uzspēlējam, jā, puišu meitenes, nu redziet kā. Vai tas ir tas, ko Jēzus teica, jā, puišu meitenes, nu nē. Tā viņš ir. Jā, tā viņš ir, puišu meitenes. Tāpēc šajā nedēļā atkal Jelgavā mira cilvēki, gāja uz elli. Jā, mira cilvēki un gāja pazušanā bez Jēzus. Un tas ir pats trakākais, par ko ir jācepās. Ir jācepās par vienu lietu, ka ticīgie neglāb, ticīgie neiet, ticīgie nesludina, puišu meitenes. Esam aicināti iet un sludināt un glābt, vai ne? Jo Bībele saka, ka tikai dzirdēt vārdu, tu vari atsaukties evaņģēlijam, ja tu vārdu dzirdi, pareiz, puišu meitenes, un ja mēs vārdu nepasakām, neviens evaņģēliju nedzird, vai ne? Es jums mācu kā skoliņā, A, B, C.
Puišu meitenes ir jāsludina evaņģēlijs katru dienu. Jelgavā grēcinieki mirst kubikmetriem, vagoniem, vai ne? Nu jā, puišu meitenes, Jelgava iet bojā. Sātans paņem savus cilvēkus, vai ne? Puišu meitenes, nu jā, Sātans pļauj. Sātans ir veiksmīgāks. Paklausieties, Pentakosti, jūs saprotiet, ka Sātans ir veiksmīgāks par jums, vai tas jums nav kauns? Sātans ir veiksmīgāks par jums ticīgajiem. Kāpēc? Jo Sātans katru nedēļu paņem Jelgavā, jā, Sātans paņem Jelgavā, Latvijā, pasaulē simtiem tūkstošiem cilvēkus, jā. Runāsim par Jelgavu, tie ir vairāki simti dienā un mēnesī tie ir tūkstoši, jā. Jelgava mirst, puišu meitenes, Jelgava mirst, bet mēs spēlējam Bābeles draudzi. Mums vajag aiziet ar katolīšiem kopā, vai ne? Mums vajag uztaisīt maršiņu Rīgā, modrim vajag uztaisīt maršiņu, vai ne? Ar Zbigņevu kopā. Tā kā puišu meitenes, jā, cilvēki Jelgavā šajā nedēļā nomira bez Jēzus. Vai jūs pasludinājāt, vai jūs pateicāt cilvēkiem, vai jūs pateicāt par grēku, par elli un par nāvi? Jūs nepateicāt, un tāpēc arī viņi nomira. Jā, grēks, elle un nāve. Tas viss ir reāli, puišu meitenes. Jā, grēks, elle un nāve. Tas viss ir reāli. Un šajā nedēļā, puišu meitenes, redziet, kā ir. Pagāja nedēļa, sanācām tagad smuki kopā, balsinātajos kapos. Iekšā vieni dzied, vieni dejo, vieni lēkā, vieni aplaudē, jā. Bet grēcinieki morgā guļ un vairs neko nevar izdarīt. Un puišu meitenes, ir saikne starp grēciniekiem mirušajiem un starp jums. Jā, Bībele saka, ka starp nomirušajiem Jelgavā, kas guļ morgā, vai ne, kas ir pagalām un beigti, un jūs ticīgajiem, kas šeit sēž zālē, kad ir tiešā saikne. Jūs nepateicāt, jūs nepasludinājāt, ja? Un viņi tāpēc arī nedzirdēja un neatgriezās. Jā, puišu meitenes, Jelgava mirst, redziet kā, atkal atgādinam, cilvēki nomirstot bez Jēzus, aiziet uz elli. Tāpēc Dievs ir devis, lai ticīgie sludinātu grēciniekiem un tie atgrieztos, vai ne? Nu jā, puišu meitenes. Ticīgajiem ir jāiet un jāsludina un jāglāb. Puiši meitenes, nav variantu, vai nu mēs spēlējam baznīcas, vai mēs esam Kristus baznīca. Vieglāk ir uzspēlēt svētdienā, atbraukt liekulīgi, sasmaidīties liekulīgi, paspiest rociņas, vai ne? Jā, tā viņš ir, puišu meitenes. Bet ziniet, līdz pirmajam brīdim, kad kādam tu nepatiksi, tad tu ieraudzīsi Pentakostu mīlestību, jā. Uz tevīm pagaidām smaida, dod roku un skatās, jā, pagaidām tu esi savējais. Bet ziniet, kā Pentakostiem šeit notiek? Tiklīdz tu kaut ko pateiksi nepareizu, vai ne? Nu jā, puišu meitenes, tā kā gribu jums atgādināt, kad cilvēkiem ir jāpasludina grēciniekiem par grēku, par nāvi, par elli. Jo jebkurš cilvēks Bībelē teikts, kurš nomirst, viņam vairāk nav iespējas, nav purgatorija, tāpēc puišu meitenes, jauni un veci. Jēzus ir aicinājis sludināt savus mācekļus, sludināt aktīvi. Jēzus gāja aktīvi. Saprotiet, jautājums, vai šajā nedēļā mēs spēlējām kristietību? Atbilde ir jā, spēlējām. Jakubovičs būtu teicis jā, 100 punkti. Nu jā, tā kā puiši meitenes, mēs spēlējam, bet apkārt mirst Jelgava. Jelgava mirst, Rīga mirst un visa Latvija izmirst, tāpēc, ka ticīgie klusē. Viņi uzspēlē baznīciņas, viņi uzspēlē baznīcas draudzītes, nu jā. Saprotiet, puiši meitenes, ticīgie visu uzspēlē smuki, jā, tā viņš ir. Jā. Jā, tauta Latvijā. Tā viņš mums ir. Nu, redziet, kā ir. Cilvēki šajā nedēļā Jelgavā nomira grēcinieki, vai nē? Vai mēs sludinājām viņiem evaņģēliju, puiši meitenes, vai nē? Vai mēs darījām Jēzus darbus, vai mēs grēciniekiem sludinājām atgriešanos? Kā mēs zinām, Jelgava mirst.
Nu, jaunieši, Jelgava mirst bez evaņģēlija, vai nē? Neviens nepasludina, un grēcinieki nevar atgriezties, un grēcinieki nomirst un nokļūst ellē, vai ne? Es jums tā kā skoliņā pamācu, 1 + 1 ir 2. Ja grēcinieki nedzird evaņģēliju, viņi nevar noticēt un nevar atgriezties. Nu jā, puiši meitenes, nevar atgriezties no saviem grēkiem grēcinieki, ja nav dzirdējuši vēsti. O, Raimonds ir klāt, cik ta šajā nedēļā glābām, cik dvēseles, cik, jā, man jau interesē skaitlis. Es jau baigais čočiks esmu, man patīk, teiksim, izglābām 2 Anniņas un 1,5 Pēterīša. Nu, 1,5, tāpēc, ka tas otrs Pēterīts nekoļījās. Nu, jā, nu, tā kā puišu meitenes, Jelgava mirst, gribu atkal atgādināt, Jelgava mirst, ja jūs esat izglābti, tad blakām cilvēki mirst visā pilsētā. Morgi pārpildīti, jaunieši, tautieši, nesmaidiet, šobrīd ir nāve un elle visapkārt, grēks nopļauj cilvēkus, jā, morgs ir Jelgavas morgs ir pilns, bet tur viņi varēja būt glābti, Raimond. Jā, Jelgavas morgā guļ grēcinieki, elle ir pilna, jā, elle ir ballīte, šodien elle ir svētki, puišu meitenes. Kāpēc elle ir svētki, jūs teiksiet? Tāpēc, ka Sātans ir nopļāvis savas dvēseles Jelgavā. Jā, Sātans, elle ir svētki, elle ir ballīte, Sātanam ir ballīte svētki un ballīte, jā, jo grēcinieki aizgāja pie viņa. Sātans Jelgavā nopļāva šajā nedēļā savu ražu, puišu meitenes, Sātans nopļāva savu ražu, jā, tā viņš ir. Un ticīgie nepasludināja evaņģēliju, puišu meitenes, redziet, kā mums ir. Tālūk, puišu meitenes, labi, esmu kaut ko jums pateicis, tā kā dusiet Dieva mierā, puišu meitenes, bet kā Schwarzeneggers teica, I will be back soon, jā, puišu meitenes. Labi, dodamies, tā kā, nu jā, tā kā redzējāt, kā mums te ir, jā, parunājām, atkal uzmundrinājām visus atkal, nu jā. Nu, redziet, kā ir jāuzpildina, jāuzmundrina visiem, jāpasaka, jāatgādina. Nu, jā, Sātans dara savu darbu, ticīgie nedara savu darbu, uzspēlē, uztrinkšķina, paraud, pagaudo, paber asaras, pabirdina asaras. Jā, izsauc garus. Bībele saka, ka Dieva gars dzīvo mūsos, tāpatās un vienmēr ir klātesoši, bet nē, izsauksim īpašo kaut kādu garu vēl, padziedāsim, pagaudosim, lai nonāk vēl kaut kādi gari, stiprāki, lielāki un vairāki, jā, tā kā te varētu daudz un dikti puišu meitenes stāstīt un runāt jums. Jā, redziet, kā te ir. Tāpēc šodien mēs nedaudz te, kā redziet, parunājām, pasludinājām un kaut kā tā kā puišu meitenes, jā, ņemam visu nopietni. Viss ir nopietni, nāve ir elle, nāve un elle ir reāla.